Vai jūs ieteiktu kādu folkloras teicēju vai par veciem laikiem stāstītāju Vīksnes pagastā? Nu, grūti ieteikt, jo tagad jūs vienkārši nokavējāt par 20 līdz 25 gadiem. Jo visi tie, kas varēja daudz izstāstīt, jau pamatā atrodas mūžībā. Ja dzīvoklīds ir tāds, kāds viņš ir, un ja cits skats arī jau dabūts ir, tad es kaut kādā veidā varu saprast, ka šitāda škapa, bet viņš ir uzsūkūka škaps, var šķirties. Pirms daži gadi pazvanīja arī tepat vietējais zemnieks, vai tev nav vajag skapā. Nu, skaps tavs vītā salīziņa, nu, kā škapi jau ir, bet kā klētī ar cauru jumtu. Es ieraudzīju šitu. Latgalē. Krāvaļu cīms pie viļākās nabadzīgīs, nabadzīgs. Nu, kur Latgalē zemnieku mājā šitāds skaps? Grīstiebi var būt zemāki nekā škapa augstums. Nu, viņam arī pats nelēma, viņš ir tāds pats virsbrā vienkāršanai. Tev divi pāri var drusku dansot pa īkšanu. Par šito es varu domāt, ka... Tur brīvgonu var nosīt. Kā tur labāk basālu čupagrūganu. Es domāju, ka viņš varētu būt nuklīgs no viļākās maižas mērķē. Latvijas atbrīvošanās cīņā 19. gadā, kurā, un viņš bija arī dabūjis tos kritušos. Egļavā, cīnoties par Latvijas neatkarību, ir 8 kritušie Egļavas ciemā. Es mēģināju sadzīt galos, un es uzskatu to par savu uzdevumu, ka tas kaut kādā veidā ir jāizdara. Nu, balvu dzimtsrakstu nodaļā, jo tos mirušos tomēr vajadzētu, reģistrēt. Nu, labi, ne šeit, bet, daļā no balvu, daļā no kurienes, bet man kaut kā neizdevās, jo, redziet, tur ir tas logins minējis gan to vārdu uzvārdu, datumu, kad viņš ir kritis dzimšanas gadu viņa, un no kurienes viņš ir nācis. It kā informācijas būtu pietiekoši, lai dabūtu šos galus, bet man tos galus dabūt nav izdevies, jo ir pavisam skaidrs. Valsts mežs no Silākroga līdz Egļava ir mežs, un tā sākās klājums uz viļākās pusi, un šeit tās, mežam beidzoties arī tās, tās cīnīšanās bija notikušas, un tie krituši šeit ir bijuši. Igauniem ir tāda filma. Un mums bija tā, kad šitai pusē bija tos, cilvēki bija tādi drusciņi savādāki, bija daudz pieredzējuši, kā teica oficiāli, karš beidzās 44. gada jūlijā beigās, bet īstenībā viņš, tā pēdējā meža brāļa 53. gada aprīļa. Un viņiem bija ļoti bail, un tad viņi indēja tās, kur ir tā sakarais mežs, tur ir tā sieviete, viņa viena no viņiem nomira šogad, otra tā es nezinu kādu, bet kā sākās Covid, viņa jau vairs nesaprata tās upes māsa. Kad vienīgais iespējas, kā tikt atbrīvoties, meža brāļi bija viņus neņemdēt. Jo godīgā cīņā viņus nevarēja paņemt. Un, teiksim, Katlišu pēc... Kas noidēja čekisti? Čekisti. Bija tā, tur, tā filmā to rāda, jo tā sieviete izstāstīja. Jo viņa, teiksim, Žīguru pusē bija tātad pēdējo meža brāļu Zīguru pusē saņem, viņu nodot tā sieviete, ar kuru viņš dzīvo mežā, jo viņu saņem 52. gada aprīli vienu vīrieti ķer 15 čekisti protokolā un suņi. Un tad tie čekisti pierakstā. Хорошо, что у нас были собаки, иначе мы его не помали.
Pie manīm dzīvoja mans tētis, viņš nodzīvoja meitenes līdz 90 gadiem pie manīm viņš dzīvoja, ja? Un es biju viņa aprūpētājs. Un viņš man pats saka, viņš nodzīvoja 90 gadus, viņš bija pie pilna prāta, un viņš saka, ko tu ar mani ņemies, es taču esmu invalīds, saka. Nodot tu mani šeit patē aprūpēt, nekādā gadījumā, es saku, to es ne... Un nekad tas nav dzirdēts, lai mums nodotu pansionātā vai aprūpes centrā savus vecākus. Ne, nekad tas nav bijis. Nane coha, nane gat, mekinel mangeju dat, sirviđava palurom, mekinel mangejorom. Na 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 da dokin mangečenja očinja salnakune Nabešava dročaja na 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 Zagijom medreda sado zriskirčume cvjāto Ko par stompakiem es dzirdēju? Nē, nu stompakus, teiksim, tā lielā partizāna bāzē, un viņi tur vairāk darbojas, arī tā stompaku kaujas, jā, kur bija, teiksim, tur bija nopietnā tā visa lieta. Šita tā kā, te arī meži lielākie, teiksim, šitajos mūsu mežos, Mālupes mežos, tak tu dienu var iet ārā netiksi. Cik es saprotu, tāds bija akmentiņš sakarnieks pie partizāna. Vēl nacionāla partizāna sakarnieks. Tā teica, ka vecīgs iet, tā kulīte par vienu plecu pārmest, viss kārtībā, ka par otru plecu pārmest, tad nedrīkst ar viņu satikties. Grūtais saprast, vai ir veids, kā jūs daži, es domāju, pats par sevi atsagrīsīs noteikti, bet cik daudz jautājums. Otrs ir, redzi, ja tev ir pie ko atsagrīstīs, ja ir draugi kaut vai rodi, tad tas ir vieglāk. Daudziem, diemžēl, vairs neko nav, un tad ir jautājums, vai tur kaut kas mistisks notiks, ka tur jām būs vēlme, ka tamā sabiedrībā varbūt jau napījums, jo tur jau arī te lītā, arī es jūtu, lai cik pret mani mīļi izturās, man ir vēlme braukt atpakaļ, neskatoties uz ekonomisko situāciju, jo skaidrs, ka Latvijā nekot nebūs te tik viegla, kā piemēram Amerikā vai kādos citos attīstītos valstīs, vai ne? Un mani piesaistīja tas, teiksim, garīgais aspekts, ka man ir vecvoki, man ir latgalīšu valoda, es tur nevaru, man ir dzīsmes, es gribu padzīdot, lai kā es tur jūs mocu itāļus manu lielu bēdu ar visu pīdzīdumi, nevar to sagodot man, lai kā ich grib un tā toļok, jā. Un man atkal ir cerība, man vienreiz tā arī Dievs deva atbildi, ka laiks daudz ko saļiks pats par sevi vītos, jo par maija dzīdojumiem arī bija jautājums, kad saka, vairs napaliks, kas dzīt. Un tad man viena sīta saka, kad es biju jaunā, goju garam kristam, es domāju, kā jī dzīt, kā tā var dzīdot, tik garai, tik trokai, tik natāji. Saka, man palika 50, bišku nedaudz. Saku, vajag aiziet pie to krista. Vēl maza bēda man negribēja, tagad jau pīvalk, gribās padzīdot. Ir soka dzīdot, jā.
Zinu, ka pat no darba laida vaļā. Par baznīcu. Jā, šita Rugoja baznīcā bija tāds ledus mūža mierā upīts. Skolotais. Tas gāja uz Rugoja baznīcu skatīties un vilka bērnus ārā pat no baznīcas. A kas tos par lodiem? Šitos ir var satiekt, ka, kur apšāva mūsu itūs visus Latvijas laikā Litenes poligonā. O! Karabīņu lodes. Karabīņu lodes. O! Un aizbrauca veči, tur tāvs brauko un lasīja nūšautūs aizzemes Litenes ķūtis. karavīru lādes. Jā, šitas ir. Jēzus, pilnīgi asaris. A kura tie pagaš Kīvs? Rejaizdīši Kīvi ar vēl alumīnijā. A kā šīs lādes pie jums nokļuva? Tāvs brauko lasīja nūšautūs ar kara laikā. Divi mozdāli. Vecāko mozmeiti un jaunāko, tad mēs tev, kad sapam, tad es saku, bērniņi, jo apmīļoju maizīti, jo ļoti patīk tādu darbu darīt, apmīļot maizīti. Arī mīciet patīk, bet mīca, un tad paliek mīkla tik stingra, ka no rūkam vairs naiet un rūkas iekšā muldā, un tad toreiz jūs vienreiz atceros Elizabetīte, ito vot, kā svīde, Usa nūza jaucās ar mīkliņu, es saku, to nav ar Elizabetīt. Ja nevar saprast, kam nevar dabot no rūkam nūst miltiņus, to mīkliņu. Es izmantoju dakšiņu tādiem mustrojumiem, man gribīs, lai tā skaistok ir. To jūs no vīra mātes aizguvāt vai pat? Nā, to es patei izdomāju. Man vīra mote to vienkārši apmīļo un uzlika krustiņu. Es vēl vot itai vot, un tā pa viersu krustiņu līku vot. Itai. Vai Dievs nāk par palīgu.